Pirmā PET pudele tika patentēta 1973. gadā, un mūsdienu cilvēkam tā ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Ūdens, sulas, aliņš, eļļa un citi vērtīgi šķidrumi lielākoties ir pildīti plastmasas jeb PET pudelēs. Taču tad, kad pudele tukša, cilvēkam tā vairs nav vajadzīga. Ko ar to iesākt? Nav prāta darbs tās vienkārši izsviest kopējā sadzīves atkrituma konteinerā, jo Latvijā vien gadā saražotas miljārds pudeles. Ja tā turpināsim, poligonu atkritumu kalni drīz ienāks pilsētā. Nepiedodams noziegums ir arī PET pudeļu izmešana dabā, jo tās sadalās tikai pēc 500 gadiem, un trūdēšanas procesa laikā augsnē uzsūcas ļoti indīgas vielas. Tās kaitīgas ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku veselībai. Tāpat svarīgi atcerēties, ka PET un jebkuru citu plastmasu iegūst no neatjaunojamiem dabas resursiem – naftas vai dabas gāzes. Lai sintezētu 1 kilogramu PET, ir nepieciešams 1 kilograms naftas un apmēram 77 kilokalorijas enerģijas. Ja šo 1 kilogramu PET mēs sadedzinām vai ierokam zemē, mēs neatgriezeniski zaudējam dabas resursus, kas zemes garozā ir krājušies miljoniem gadu. PET pudeles ir otrais pārstrādājums un izmantojams materiāls, un tieši tādēļ ir vērtīgi tās savākt un izmantot atkārtoti. Lai PET pudeli varētu nogādāt uz pārstrādes rūpnīcu, tai vispirms ir jānonāk tai paredzētajā konteinerā. No turienes tās tālāk ceļo uz atkritumu šķirošanas uzņēmumu, kur tiek pāršķirotas, saprasētas ķīpās un aizvestas uz PET pārstrādes uzņēmumu PET Baltija, kas atrodas Jelgavā. Tur tās izskalo, pārkausē un sagatavo PET granulas, kas tiek izmantotas atkārtoti. Granulas vai PET pārslas pārdod dažādu plastmasas izstrādājumu ražotājiem, kas tālāk no tām ražo dažādus labumus – saimniecības preces, sporta inventāru un pat apģērbu. Ar 5 PET pudelēm ir pietiekami, lai izgatavotu tēkreklu. No 25 2-litru pudelēm var uzražot džemperi, bet no 35 pudelēm jau sanāk guļamais. Gandrīz katram Latvijas iedzīvotājiem ir vienas džinsu auduma bikses, bet tikai retais zina, ka tās ir tik izturīgas, jo audumā iestrādātas 7 PET pudeles. Tāpat PET pudeles dažkārt pārdzimst glītos bruģakmeņos. Viena ķieģeļa ražošanā iztērē 10 pudeles. Tātad, lai nobruģētu visu domu laukumu, vajadzētu apmēram 2,5 miljonu pudeļu. Iespējams drīz Latvijā tiks ieviest arī PET depozīta sistēma, kas veicinās pudeļu nodošanu un pārstrādi, jo iedzīvotājiem par katru nodoto pudeli būs iespēja saņemt naudu.